Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automoto raidījums numur 2. Šodien raidījumā jauna CSDD akcija, drošības josta, dzīvības josta, skūteru un mopēdu vadītāja eksāmeni CSDD. Satiksmes ministrs apmeklē būvdarbus Rīgas Siguldas šosejas būvobjektā. Ceļu būvs firmas Binders būvdarbu aktualitātes maijā. Drošības josta, dzīvības josta. Jauna CSDD akcija. Man par šo akciju pirmo reizi ieraugot un izdzirdot nāca atmiņā tāds CSDD iepriekšējā, manuprāt, josta akcija ar robīti domāta bērniem. Un lai cik jocīgi, ka tie, kas tajā laikā bija bērni un mazo robīti, varbūt pat gumijnieci ir aizmirsuši, bet viņi ir tie, kas tagad mašīnās vecākiem, jau arī līdzbraucējiem liek piesprādzēties. Un īstenībā es varētu novēlēt šai akcijai tikai tādus pašus panākumus, pilnīgi necerēt labu panākumus, kādu tik gūti ar robīšu un bērnu apziņas, kā saka, apskaidrošanu. Jā, un tev ir pilnīgi taisnība. Tā bija ļoti veiksmīga akcija, tā bija savu mērķa auditorija, un es domāju, ka tie bērni arī daudz saprata, kādēļ vajag sprādzēties, un tiešām bija tā, ka teica, tētī, piesprādzējies. Un arī viņiem, pieaugot, es domāju, ka tā apziņa nemainījās, un pašlaik arī viņi sprādzējās. Mēs zinām, ka laiks iet, paudzes mainās, un pašlaik tā varbūt arī satiksmes drošība nav tik ideālā stāvoklī. Viss, kā ir par to lietu jārunā ļoti, ļoti nopietni. Un visam šim 4 pamatlietām, ko es mūžam arī uzsveru, tas ir pretbraukšana dzērumā, ātruma pārsniegšana, drošības josts. Un pēdējais jaunums ir, ko pasaulē arī atzinuši kā viena no lielākām problēmām, tā ir uzmanības novēršana uz citām lietām braucot. Tā ir runāšana pa mobilo telefonu, tie ir dažādi gadžeti, spēlītes, ko tikai vadītāji nedara. Un tas ir ļoti, ļoti bīstam, un ļoti daudzās valstīs šo te rīcību, kad cilvēks nodarbojas kaut ko citu, nevis ir pievērsies ceļam, salīdzinām braukšanu dzērumā, un arī sodi tikpat bargi. Un es domāju, ka drīz vien jau arī būs Latvijā to jāsāk daudz vairāk cīnīties, jo kas notiek uz ielām. Es domāju, nevienam nav jāstāsta, man viss arī autovadītāji sapratīs, ka mēs braucot pieli ļoti ātri varam pateikt, ar ko priekšā braucošais nodarbojas. Viņš brauc ar mašīnu vai pašlaik spēlē kaut ko vai sūt īziņas. Bet, ja runājam par drošības jostām, tad tas, protams, ir viens no lielākajiem dzīvības glābējiem sadarbības brīdī. Drošības josts ir izgudrots pagājušā gadsimtā un ir viens no lielākajiem, skatās pats lielākais un ģeniālākais izgudrojums pasīvās drošības jomā visā automobīļu vēsturē. Un pirmie to sērijveidā ieviesa Volvo markas automobīļi 59. gadā, bet pirms tam jau to sāk pielietot sporta mašīnās. Un es domāju, ka arī mēs saviem piemēriem esam parādījuši, ko var izdarīt drošības jostas, noteikot avārijai, ka faktiski cilvēki paliek neskarti. Pretēji, ja nav drošības jostas un kad tiem seks ir letāls, to pierāda eksakti skaitļi. Ja cilvēks sver vidēji 70 kg un notiek sadursme 50 km stundā, viņš lido uz priekšu ar ātrumu 3,5 tonnas. Tad mēs saprotam, ka tas ir pa ātrumu, viss, kas tur ir priekšā, izšķīs. Ja tāds cilvēks lido no aizmugurējā beņķa, protams, ka viņš šo te triecienu, kas arī klipā bija ļoti labi parādīts, var tikpat labi arī sašķēdīt priekšā sēdošos, kuri piesprādzējušies, kur visi ir izdarījuši pareizi, būtu palikuši dzīvi. Bet nākošā problēma vēl ir bērni. Ja vienu mirkli tiešām mēs sākam bērniem, tad arī beigās gribu vēl pieminēt bērnus, ka vecāki tomēr ir ļoti vēl ar vienu nevērīgi, kā viņi pārvadā bērnus. Varbūt es nerunāju par zīdaiņiem, bet kur jau ir nepacietīgāk nevar nosēdēt, viņi ļauj viņiem klīst pa mašīnu, bērns kaut kur atrodas ar priekšējiem pakļajiem sēdekļiem, un šeit ir tā reize, ka negadījumu brīdī viņš arī atkal grib teikt tā skaidru, ko cilvēki nekad neiedomājās, ka apmēram 20 kg smags bērns pie 50 km ātruma sadursmes lidos priekš ar ātrumu, viņa svars ir 1 tonna.
Un mēs zinām, ka to 1 tonu nevar noturēt neviens, ne to bērnu paņemot klēpī, kā daudz vecāku domā, pasiet klēpī, es tev noturēšu, kaut kas notiks, ja? Tā kā tas ir pilnīgi bezcerīgi, to mēs nevaram izdarīt. Un šī gadījumā pat gribētos teikt vēl vairāk, ko arī mediķi šodien teica un ko pierādīja, ka pat bremzējot var bērni šādā gadījumā lidojot uz priekšu gūt, es negribu teikt, varbūt arī letāls, jā, traumas, bet pamatā viņi tātad gūs galvas traumas, mugurkaula traumas, kas ir, mēs zinām, var palikt un var sabojāt visu cilvēku mūžu. Cilvēks var palikt pa kroplu līdz pat mūža beigām. Man atliek tikai piebilst drošības jostas, dzīvības jostas, spradzēties visi. Ķobis, ķirbis, čāņiks, lampiņa. Sauc kā gribi, bet tā ir un paliek mana galva. Es varu to iztukot da jebko. Es varu ierēkt, iekost, iesist un noskūpstīt. Mana galva var visu. Arī nogalināt. Avārijas brīdī tava galva kļūst par smagu akmeni. Ja neesi piesprādzējies, tās sašķaidīs priekšā sēdošos. Domā ar galvu. Sprādzējies arī aizmugurē. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta. Auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Vēl līdz pagājušā gada pavasarim mopēdu vadītāji kārtoja tikai satiksmes noteikumu eksāmenu. No pagājušā gada pavasara jau jākārto bija arī braukšanas eksāmens. Kādas izmaiņas ir šogad, vai viss ir palicies tā kā pa vecam? Un ja pa vecam, tad atgādinām, kādi tad ir noteikumi, kā iegūst mopēdu vadītāji kvalifikāciju. Viss ir palicis pa vecam, tāpat kā iepriekšējā gadā. Jānokārto no sākuma ir teorija. Teorijā ir 20 jautājumi. No šiem 20 jautājumiem var būt 2 nepareizi. Pārējiem, protams, jābūt ir pareiziem. Un pēc tam ir jākārto figūru laukums. Tad braukšana ceļu satiksmē nav, ir tikai figūru laukums, kur tiek pārbaudītas jaunā pretendenta iemaņas. Šis te figūru laukums sastāv kopā no 8 figūrām. Figūras, kas ir jāpilda ar nelielu braukšanas ātrumu, ir figūras, kas ir jāpilda ar minimālo ātrumu 30 km/h, jāveic ir dažādi manevri, un tai skaitā ir arī figūras ar bremzēšanu, imitējot situācijas ceļu satiksmē, kā piemēram avārijas bremzēšana. Vēl ir arī tiek pārbaudītas to, kā pretendents prot noņemt mopēdu no stāvbalsta, ar izslēgto motoru pārvietot mopēdu un pēc tam arī novietot uz šī stāvbalsta. Cik ilgi jāpiesakās, kur? Pa internetu vai tikai uz vietas vai kā? Ir tā, ka pieteikties braukšanas eksāmenam, ne tikai braukšanas, arī teorijas eksāmenam, var pieteikties gan telefoniski zvanot uz katru nodaļu, gan arī internetā, ja cilvēks ir reģistrējies un izmanto e-pakalpojumus, kā arī katrā nodaļā uz vietas. Cik pilsētas SDD nodaļās var kārtot mopēdu eksāmenu? Latvijā kopā 10 pilsētās var kārtot šo te braukšanas eksāmenu. Viņu var kārtot gan ar CSDD īpašumā esošo transporta līdzekli, gan arī ar savu privāto. Braukšanas eksāmens ar mūsu CSDD mopēdu maksā 11,33 €, ar
savu mopēdu maksā 7,88 €. Teorija? Teorijas eksāmens maksā 5,01 €. Bez šaubām to visu var samaksāt gan uz vietas CSDD, gan arī e-pakalpojumos CSDD. Jā, izmantojot šo te maksājuma karti, bankas arī, protams, var samaksāt internetā. Kāda interese ir par mopēdu eksāmeniem vai pretendenti daudz? Interese ir diezgan liela. Piemēram, šogad aprīlī, tad, kad sākās šī sezona, kopā kārtoja 260 pretendenti vadīšanas eksāmenu. Un vispār, arī ņemot vērā tagad maiju, kopā jau ir 340 pretendenti, kuri ir kārtojuši vadīšanas eksāmenu. Vai tas ir vairāk kā iepriekšējā gadā? Tas ir aptuveni tāds pats skaits kā iepriekšējā gadā. Un ar kādām sekmēm kārto eksāmenes, vai ir gatavojušies satiksmes noteikumos daudz krīt ārā un kā braukšanā? Šeit jau ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir sagatavojies. Ja viņš ir atbilstoši gatavojies, tad nekādu problēmu viņam ar šiem te eksāmeniem nav. Apnikuši daudzie starpnieku piedāvājumi. Pēc Otstapolisi no apdrošinātājiem patiešo. Ātri, ērti un bez starpniekiem. www.eltab.lv. Kravas auto remontdarbnīca Latīna pēc klienta individuālu pasūtījumu projektē un izgatavo jebkura veida kravas auto virsbūves uz pasūtītāja šasīs. Latīnas inženieri un mehāniķi ir ieguvuši plašas zināšanas un pieredzi, izgatavojot gan tentu kravas kastes, gan furgonus ar cietajām sienām, kā arī aprīkojas kravas automobīļus ar kravas tilpni, hidromanipulātoru, kravas liftu vai citu specializētu iekārtu. Kravas auto remontdarbnīca Latīna Rīgā, Kurzemes prospektā 23. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina: mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Atlas Motors. Neatkarīgie automašīnu un riepu speciālisti turpmāk savā autoservisā aicina ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā un Āzijā ražotus automobīļus. Veiksim riepu montāžu, balansēšanu, ritošās daļas pārbaudu remontu, kā arī dzinēju un drošības sistēmu diagnostiku. Atlas Motors – neatkarīgie automašīnu eksperti. Tagad visu autoražotāju apkalpes vieta. Ceļu būvniekiem nesanāk gluži tā kā lauksaimniekiem. Pirmās vagas svētki nav tajā dienā, kad reāli ir pirmās vagas svētki. Būvnieki jau kad mēnesi, jau vairāk, pusotru jau reāli strādā, bet tā pirmās vagas svētki mums ir šodien. Tā sanāk, ka šogad ir īpaši labvēlīgs pavasars bijis, un būvnieki var ātrāk uzsākt darbus. Mēs arī esam savukārt izdarījuši savus mājas darbus un, līgumus par būvdarbu veikšanu noslēguši jau saulaicīgi. Piemēram, šis līgums tika noslēgts jau pagājušā gada decembrī, kas deva iespēju būvniekiem sagatavoties, nevis uzreiz pēc līguma parakstīšanas meklēt, kur dabūt materiālus, cilvēkus, tehniku, lai varētu sākt strādāt. Tas viss bija iespējams ļoti laicīgi, un būvnieki tiešām ļoti laicīgi ir sākuši. Un, ja laika apstākļi lutinās, tad noteikti arī šis objekts tiks pabeigts daudz ātrāk nekā tas bija paredzēts, un neērtības autovadītājiem būs daudz īsāka laika. Tas objekts, kas tika atklāts šeit būvobjekta sākumā, arī ir tā džentelmenisks žests priekš autovadītājiem. Daudzās valstīs tas tā ir, kad tiek informēti autovadītāji un tiek šādi veidi informatīvie plakāti izvietot, ka tās ir īstermiņa grūtības un kad pēc tam šis ceļš būs daudz ērtāks, labāks un patīkamāks braukšanai. Tāpēc es domāju, ka ir jāinformē autovadītāji, ir, jāveicina izpratni par to, ka ceļi ir slikti, par to mēs visi, runājam, bet tad, kad viņi tiek taisīti, tad brīdī ir vēl lielākas neērtības. Un pēc tam, kad viņi ir uztaisīti, tad mēs visi par to priecājamies. Tajā brīdī, kad jūs kļuvāt par satiksmes ministru, tika izsludināta tā programma līdz 2020. gadam, kas tiks sakārtot visi valsts galvenie autoceļi. Vai mēs ejam pie šīs programmas? Jā, mēs strauji tuvojamies šim mērķim, ja mēs runājam par galveniem autoceļiem, piemēram, A1 vai E67, kas ir Via Baltika šosei, tad praktiski visos posmos viņi jau ir sakārtot. Šogad ir sācies objekts. Tas mūsu pēdējais kalnu traips uz Igaunijas pusi, tātad starp Salzgrivu un Ainežiem, tad arī tur darbi notiek. Tas būs pirmām kārtām Liepājas šosei, arī galvenais ceļš,
57 km šogad notiek būvdarbi. A2 šis te Siguldas šosei. Neuzspēsim visu šogad, būs vēl nākamgad, aiznākamgad jāstrādā, bet es domāju, ka mēs pakāpeniski virzamies un programma tiks īstenot. Arī ceļbūves firma uz A13 Daugavpils Rēzekne arī 20 km šogad ir jau sākuši aktīvi. Jā, tas ir ceļa posms no Daugavpils līdz Špoģiem. Tāpatās šogad ir uzsākts rekonstrukcija ļoti sliktā stāvoklī esošam ceļam, kas ir no Rēzeknes uz Ludzu, kur ļoti daudz gan tranzīta kustība notiek, gan arī vienkārši cilvēki lieto šo ceļu. Tātad tas bija ļoti sliktā stāvoklī, arī tur darbi notiek. Tātad praktiski šajos galvenajos ceļos mēs ļoti aktīvi strādājam. Protams, gribētos aktīvāk strādāt arī uz reģionāliem vietējiem ceļiem, bet, ejam pēc kārtas, skatāmies kā ar līdzekļiem un resursiem, lai mēs spētu visu to izdarīt. Naudas mums šogad ir vairāk vai mazāk, vai ir pietiekoši? Šogad ir par 30 miljoniem vairāk nekā pagājušajā gadā, bet vienmēr nav pietiekoši. Vienmēr mēs gribētu vairāk, bet ir jāsaprot tās kopējās prioritātes. Un es ceru, ka šis pakāpeniskais finansējuma pieaugums ceļu būvei atsauksies arī uz ceļu kvalitāti. Un šobrīd jau tas tā arī ir, kad ceļi tiek uzlaboti, kvalitātes prasības pārsvarā tiek ievērotas un ka mēs visi brauksim pa labākiem ceļiem. Vēl nav pagājis mēnesis, kad mēs ziņojam, ka Siguldas šosejā tiks slēgta viena braukšanas josla un tiks atklāts nopietns būvobjekts 10 km garumā abos virzienos, bet pagaidām slēgta ir un tiek remontēta tā puse, kas ir no Rīgas uz Siguldu. Jā, uz šo brīdi ir paveikti reciklēšanas darbi aptuveni jau par 90%. Ja. Un šodien arī mēs sākam asfaltēšanas darbus, ja, proti izmēģinājumu posmu esam jau izbūvējuši rīta pusē. Ja. Un, veiksim nepieciešamās pārbaudes un attiecīgi tad turpināsim asfaltēšanas darbus. Fonā mēs redzam tiltu, kur tiek veikta demontāžas darbi. Pa lielam šonedēļ mēs varētu arī pabeigt šos lielos demontāžas darbus, un attiecīgi tālāk turpināt jau konstrukcijas izbūvi, ja, tad uzstādīt armatūras, ja, veikt betonēšanas darbus, ja, tālāk viss margas, asfaltu, segas ieklāšanas. Uz dzelzceļa pārvades jau skatījos, ka arī jau salikt jau ir vēģi. Jā. Protams, ja, darbi iet uz priekšu, ja, un uz vietas nestāvam, strādājam arī svētku dienas un sestdienas. Un gribam, protams, iespējami īsākā laikā šo objektu pabeigt. Jūs teicāt, pa 90% jau pabeigta reciklēšana šī vienā braukšanas posmā, bet es kaut kā neredzu, ka kāds cementu kaut kur pievienot klāt. Jā, cementu jau mēs esam sākuši pievienot no Rīgas gala. Jā, tas ir faktiski reciklēšanas otrs etaps, jā, šī konkrēta cementu pievienošana. Jā. Un tad, kad tas ir izdarīts, jā, tad tiek ieklāts asfaltbetons, 3 kārtas. Šeit mēs redzam arī iet, kā es viņu sauc, graužamā mašīna, bet viņas kā ārā nebiest. Neviens neko nevar prom reciklēt. Jā, te ir tā, ka šī graužamā mašīna, jā, viņa jau šo reciklēšanu paveic. Jā. Un mēs jau tā no malas nemaz neredzam šo procesu, jo tas viss notiek pašā mašīnā iekšā. Vecais asfalts esošais tiek samaisīts ar esošajām šķembām. Vecais asfalta biezums mums ir 15 cm, kopējais biezums samaisāmā materiāla mums tad rezultātā iznāk 30 cm. Un vēlāk vēl plus tas cements. Jā, vēlāk jau otrā etapā, tad jau gan strādā cita mašīna, un tad tiek pievienots cements. Objekts tiks pabeigts šogad, kad jūs pārvāksieties uz otru braukšanas joslu? Ja mēs runājam par objektu pabeigšanu, tad objektu pabeigšana mums ir paredzēta pēc līguma nākošā gada rudens, bet mēs pieliekam visus spēkus, lai tomēr maksimāli pabeigtu šī sezonā darbus. Ja. Proti, tad pilnīgi noteikti mēs izbūvēsim asfaltbetona apakškārtas visā objekta garumā, abās braukšanas joslās, un tiks izbūvēti arī tilti. Ceļbūves objekts uz Siguldas šosejas firmai Binders nebūtu nav vienīgais. Visos Latvijas nostūros kaut kas tiek būvēts, rakts un asfaltēts. Šis šobrīd mūsu kompānijai nav vienīgais objekts, kaut gan ir viens no galvenajiem, jo atrodas ļoti svarīgā vietā, autoceļš, kas savieno Latvijas galvaspilsētu ar ārvalstīm. Bet mūsu darbības loks ir ļoti plašs, strādājam šobrīd daudzos Latvijas reģionos.
Liepājas lidlauks, tas būtu no rietumiem sākot. Kurzemē strādājam Liepājā. Šobrīd aktīvi darbi notiek Liepājas lidostā. Un, galvenie darbi tur vēl ir priekšā, visas segas izbūves darbi priekšā, bet sagatavošanas darbi, visi zemes darbi, drenāžas, jo darbi nopietnie ir pabeigti. Kā zināms, lidlauks atrodas ļoti tuvu Liepājas ezeram, un šobrīd drenāžas sistēmas izbūvē ļoti liela nozīme, ko mēs esam sekmīgi pabeiguši, varam turpināt arī šobrīd jau pašu lidlauku izbūvu. Ja pārvietojamies tālāk uz austrumu pusi, tad nokļūstam Jelgavā, kur uz beigām iet ļoti liels, nozīmīgs objekts un grūts objekts. Jāsaka tā, galvenos asfaltēšanas darbus esam beiguši. Protams, mums vēl nāca klāt papildus sasprindzinājums, jo mēs modernizējam savu asfaltu rūpnīcu, un mums vajadzēja līdz modernizācijas iesākšanai vajadzēja paspēt šo noteikto apjomu Jelgavā paveikt. Mēs vairāk maiņu darbu strādājām. Šobrīd plāns ir izpildīts, palikuši arī faktiski tikai galvenie apdares darbi, bruģis, apzaļumošana, bet galvenie ceļa darbi ir pabeigti, un mēs diezgan optimistiski esam par līguma termiņu izpildu šobrīd. Varam atzīmēt, ka Jelgavas objektā tika mainīts ne tikai asfalta, betona sagums, bruģis, bet arī visas pazemes komunikācijas. Jā, sākotnēji likās, ka objekts būs diezgan vienkārši tāds, kā lai pasaka, pierasts. Bet tad, kad paskatījāmies, kas lācītiem vēdrā, tad mēs sapratām, ka visas pazemes komunikācijas ļoti bēdīgā stāvoklī, un arī šī priekšizpēte un projektētāji nebija ievērtējuši šo bēdīgo stāvokli. Un ļoti daudz nācās pārtaisīt un pieprojektēt un pārbūvēt. Un sākotnēji mums bija ļoti sasprindzinājums, ka mēs nevarējām saprast, vai mēs tiksim galā vai nē, bet šobrīd varam pateikt, ka jā, mēs esam veiksmīgi šīs grūtības pārvarējuši. Ceļu būvs firmai Binders Rīgā šobrīd viens liels objekts, varētu teikt, nacionāls nozīmes. Apjomīgi rekonstrukcijas darbi Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Visas autošosejas trases garumā tiek mainīti betona aizsargu norobežojumi, tiks uzstādīts režu sētas atbilstoši FIA drošības normatīviem, tiek mainīta lietus kanalizācija, paplašināts izskriešanas joslas un uzstādīti kerbi līkumi iekšmalās un ārmalās. Pilnībā tiks nomainīts asfalta segums no starta līdz otrajam līkumam aiz elkoņa. Objekts tiks nodots jūlija sākumā, jo jūlija pirmajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē plānotas pirmās autošosejas sacensības. Nākamais pieturas punkts – Kārķi pie Rujienas. Šobrīd esam darbus atsaukuši, jo tehnoloģiskā pārtraukums ir beidzies. Tur pamatā bija palikuši asfaltēšanas darbi un nomaļu uzpildīšanas darbi. Protams, ziemas laikā arī bija daži segas bojājumi, arī pavasara rudens izskalojumi, ko mums nogāz jāpielabo būs. Bet šobrīd pilnā spārā notiek asfaltēšanas darbi, un mūsu meitas uzņēmums Limbažas ceļi Valmierā gatavo mūsu asfaltu. Mūsu puiši to iestrādā, un šobrīd darbi notiek pilnā spārā. Atliek vēl Daugavpils. Pašā pilsētā ir palicis vairs tikai viens objekts – rūpnieciskā zona Višķielā. Šobrīd izskatās tā, ka tas akcents no pilsētas lēnām pāriet uz ceļiem. Šobrīd, industriālās zonas saistītā infrastruktūra būs arī tūlīt pabeigta, asfaltēšanas darbi tur notiek šobrīd un arī labiekārtošanas darbi. Bet, pamatā, ja tā godīgi, tad visas domas uz A13 virziens Daugavpils Rēzniņu, kur mēs esam 5. maijā mums būvatļauja bija apstiprināta, un mēs esam iesākuši darbus, kas ir faktiski tikpat līdzīgi tehnoloģiski kā šobrīd, kur mēs atrodamies uz A2. 20 km uz A13, kā arī vispārējie objekti. Novēlēsim Binderam labus klimatiskos apstākļus un kvalitāti. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.